ļoti daudzām ir problēmas ar saldumiem. Ja? Un šī te našķēšanās starp ēdienreizēm Vakarā pirms gulētiešanas. vai vakarā pirms gulētiešanas, tas patiesībā ir tikai tāpēc, ka šīs te dienas maltītes nav bijušas pilnvērtīgas un sabalansētas. Nav bijis šo te olbaltumvielu, jo arī tādos savos projektos, ko es esmu online taisījusi, lielākā daļa sieviešu, kuras nedēļu tiešām pastiprināti pievērš uzmanību šīm te olbaltumvielām, tāpēc nedēļas, man vairs negribās našķi pēc tām pusdienām. Ja, tā kā tās olbaltumvielas un, protams, arī ogļhidrāti, kas ir arī tāds uzpūsts bubulis ilgu laiku bijis, ka ogļhidrāts nedrīkst, ka no ogļhidrātiem paliek resns. Nē, tā kā ogļhidrātiem ir jābūt. Ja tev nebūs ogļhidrāti, tev nebūs enerģija, un tu atkal nevarēs pilnvērtīgi kaut vai veikt šo te spēku treniņu. Visām uzturvielām ir vieta uz šķīvja. Protams, mazāk skatāmies, izvairamies no tām saucamajām tukšām kalorijām, tādiem smūtijiem, kuras pa lielam saldinātiem dzērieniem. Tas ir pilnīgi lieks, bet, kā jau minēju, to kūku arī mēs svētkos varam apēst, un tas nekas globāli jauns nav. Galvenais, lai tā nav ikdiena.